kursu sadarbībā ar Digital Latvijā vai tad, nu labi. Labrīt visiem dalībniekiem! Vēl vienu minūtīti pagaidīsim, tad arī varēsim sākt. Un mēs jūs informējam, ka šis pasākums tiks arī ierakstīts, pēc tam jūs to varēsiet noskatīties, ja palaidīsiet garām kaut ko interesantu un gribēsiet vēl vienreiz to atskatīties. Pasākuma ieraksts tiks publicēts mūsu mājaslapā. Margarita, ir jau 9:10, varbūt tad arī varam sākt, vai ne? Labdien! Esiet sveicināti projekta Latvijas digitālais akcelerators digitālo prasmju apmācību iespēju webinārā. Paldies, ka veltīsiet šo stundu mums. Mani sauc Margarita Grečonuka. Es pārstāvu Latvijas digitālā akceleratora Rēzeknes filiāli, un šodien kopā ar mūsu sadarbības partneriem stāstīsim jums par to, kādas apmācības ir pieejamas projekta ietveros. Tātad, mūsu ieplānotais laiks ir no 10 līdz 11. Pie tā mēs arī centīsimies pieturēties. Un kāds ir mūsu laika plāns šodien? Un tātad kopā ar mani kolēģiem no Latvijas digitālā akceleratora un šajā webinārā piedalās arī mūsu sadarbības partneri. Un tātad no sākuma mēs dosim vārdu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvim Antonam Badzē ar tēmu inovācijas ražošanā kvadrokopteru izstrāde. Tad dosim vārdu citiem kolēģiem no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sergejam Fotoram un Pēterim Grabustam. Ar SIA Helve apmācību aktualitātēm mūs iepazīstinās Elīna Lizandere, savukārt ar SIA Baltic Open Solutions Center apmācību jaunumiem un aktualitātēm Kaspars Skalbergs.
Pēc tam mēs arī precīzāk pievērsīsimies Eiropas digitālo inovāciju centram, un kādas ir Latvijas digitālā akceleratora piedāvātās iespējas, kā arī veltīsim laiku jautājumiem. Bet, protams, ja jums ir kādi jautājumi, varat tos droši uzdot čatā vai arī paceļot roku, un mēs mēģināsim uz tiem sniegt atbildes. Tā, un kā pirmajam es vārdu dodu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvim Antonam Pacējam. Anton, lūdzu. Labdien! Visiem ierasts jautājums, vai mani redz, vai mani dzird? Vai redz prezentāciju? Redzam jūs, redzam prezentāciju un arī jūs dzirdam. Super! Tātad, labdien visiem! Mani sauc Antons Pacējs, esmu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors, inženieris, pētnieks un arī otrā kursa doktora studiju programmas lāzertehnoloģijas students. Šausmas, tās tehnoloģijas. Tā mēģināsim otru reizi. Tātad, mani sauc Antons Pacējs, esmu no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Piedāvāšu jums nelielu ieskatu par kvadrakopteriem, kā tos izstrādāt un vispār cik plaša ir tā sfēra un tehnoloģijas, kuras šobrīd tur ir pielietojamas. Anton, es atvainojos, bet mēs jūsu prezentāciju vairs neredzam. Mēs jūs pašu arī vairs neredzam un nedzirdam. Tā pamēģināsim no pārlūka. Tagad redzam. Vakar viss bija kārtībā. Vai jūs redzat? Mēs redzam, ka jūs šērojat ekrānu. Tagad, jā, jūs sākat šērot prezentāciju. Tagad ir pilna ekrāna režīmā. Izskatās, ka viss tagad darbosies. Jā. Tātad, jā, es pastāstīšu par to, cik kvadrakopteru tehnoloģijas ir attīstījušās līdz šodienai. Pa lielam ir atšķirība, kuru ir jāsaprot, kas ir drons un kas ir kvadrakopteris. Drons ir jebkura bez tiešā pilota klātbūtnes vadāma ierīce. Tā varētu būt gan virszemes kaut kāds robotiņš, kurš, pieņemsim, izmantojas militārajā jomā kā sapieriem, vai arī tā varētu būt lidmašīna, kura veic kartēšanu, filmēšanu un tā tālāk. Bet kvadrakopteris, tas ir tieši drons, kuram ir 4 motori, un kurš ir līdzīgs savā ziņā helikopterim. Jā. Tātad, tikko, ko es teicu, jā, tad mēs fokusēsimies uz tādām lietām, ka pamatā ir 4 tādas lielas sadaļas, runājot par droniem, kuri lido. Tie ir multirotoru droni, tie ir tā kā fiksētā spārna droni, hibrīdā fiksētā spārna droni un mums visiem zināmi helikopteru veida droni. Šodienas saturs, par ko mēs vairāk parunāsimies, ir drošības aspekti un arī tas, ko jūs redzat ekrānā, un beigās arī būs iespēja uzdot dažādus jautājumus. Tātad, runājot par drošību, mums ir jāsaprot, kādi drošības aspekti jāņem vērā atkarībā no gabarīta izmēriem, no lidojuma laika, vai tā ir komerciālā vai piegādas misijā, vai vienkārši kaut kāda hobija līmeņa lidojums, cik un kā mēs varam panākt efektīvu enerģijas patēriņu, un arī parunāsim nedaudz par tādām ārkārtas procedūrām, kas ir jādara, lai droši lidotu ar dronu, lai tas gadījumā
ja mēs pazaudējam kontroli, neielido kaut kur kaimiņam logā vai vēl kaut kādā citā sliktākajā variantā. Jā. Tātad kopumā vēl drusku ieskicēsim tādu lietiņu, kā tipiskie dronu izmēri. Kā jūs redzat, tad multirotora drona izmērs ir līdz pat pusmetram diametrā. Šobrīd Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiek izstrādāts drons ar 1,5 metra diametru, kas būs paredzēts apsekošanai un diezgan ar lielu celtspēju. Līdz ar to varēs arī veikt kaut kādu apsekošanu, izmantojot diezgan kvalitatīvas kameras sistēmas uzstādītas uz tā un tā tālāk. Jā. Tieši es strādāju ar dronu, kura izmērs diametrā ir 100 mm, jeb 10 cm. Tas ir tā saucamais SUP 250 drons. Mūsdienās ir tādi noteikumi, jeb tādas vadlīnijas, ka ja drons ir vieglāks par 250 gramiem, tad viņam nav nepieciešamas tādas tā kā lielas atļaujas lidojumiem un tā tālāk. Bet tik un tā ir jāņem vērā, ka lidojot ar šāda veida dronu ir jāveic visi iespējamie drošības pasākumi, kurus apraksta gan aviācijas dienesti, gan arī citi drošības un saprāta. Tā kā, jā. Lūk. Nedaudz par to, kas ir pieejams mūsdienās. Un uzreiz šajā tabliņā var saprast, teiksim tā, ko jums tieši vajadzētu vai ko jūs gribētu panākt ar kvadrakopteriem vai cita veida droniem, kuriem ir šāds te motoru izvietojums. Ir nianse, ka viņi spēj lidot salīdzinoši netālu, ja viņiem lidojuma laiks ir līdz 30-40 minūtēm, tas ir maksimums. Un tas veidojas tādēļ, ka motoriem ir ierobežots jaudas raksturlīknes un arī kvadrakopteram ir ierobežots, jeb limitēts tas svars. Un līdz ar to svara un jaudas attiecība ir tāda, ka nolidot var tikai 30 minūtes pie esošām akumulātoru tehnoloģijām. Ja nākotnē akumulātoru tehnoloģijas tā kā stipri attīstīsies, tad jā, varēs arī lidot tā kā vairāk. Bet no tādiem komerciāliem tālā lidojuma droniem, tad arī mums šeit pat Latvijā tiek ražots drons, jeb uzņēmums ražo kvadrakopterus, dronus un cita veida lidaparātus, kas ir Fixar. Un tiem ir diezgan tādas interesantas tehnoloģijas pielietotas, tāpēc, ja jums tiešām interesē drons un jūs varbūt vairāk gribat kaut ko paskatīties, kas ir pieejams no komerciālā viedokļa, tad iesaku apskatīties arī Latvijā ražotus dronus Fixar. Jā. Bet vienīgā nianse atkal šeit ir jāsaprot tāda, ka kāda ir cena par to, ko mēs gribam panākt. Ar kvadrakopteriem cena ir salīdzinoši neliela, vidēja izmēra kvadrakopteru filmēšanai lidojumam līdz 30 minūtēm var uzbūvēt līdz 1000 eiro. Tālāk fiksētā spārna droni, kuri paredzēti tālēm lidojumam, bet ar mazu celtspēju, viņu izmaksas var pārsniegt 2000 eiro. Un jāņem vērā, ka to sabojāšanas varbūtība ir daudz lielāka, jo viņi nevar vertikāli un horizontāli pacelties. Viņiem ir nepieciešama tāds kā skrejceļš, kā lidostās parasti izmanto. Līdz ar to piezemēšanās un pacelšanās brīdī ir vislielākā varbūtība dronam veikt kolīziju ar zemi vai citā veidā. Jā. Un Fixar dronam ir tāda nianse, ka tas ir drons ar iespēju vertikāli pacelties un nosēsties, bet viņam arī ir fiksētais spārns. Jā, tas ir tāds hibrīd veids starp šitām divām tehnoloģijām. Bet arī izmaksu gadījumā Fixar drons ir, manuprāt, viņi pat viņus nepārdod īsti, viņi pārdod tikai tādu kā servisu apsekošanai, un servis ir diezgan dārgs, ja jūs redzat.
Tālāk tīri no komerciāliem risinājumiem, ko šobrīd izmanto mūsdienās, tie ir gan medicīnas visādu detaļu, jeb nepieciešamā materiāla medicīnai piegādes. Īpaši tas ir aktuāli kaut kur Āfrikas reģionā, kur nav iespējams veikt ātrus piegādes veidus ar tradicionālajiem transporta līdzekļiem, kā automašīnas vai cita veida transporta līdzekļi. Jā. Tālāk viens no izplatītākajiem veidiem, ko izmanto diezgan bieži Vācijā, ir dronu apsekošana, vēja generatoru apsekošana ar dronu, lai konstatēt bojājumus, tā skaitā korozijas, nodilumus un tā tālāk. Jā. Šitas arī ir no vēja generatora bildes. Tālāk, kad mēs runājam par dronu, protams, jāsaprot par tāda veida svaru, izturību un veiktspēju. Pamatā šajā gadījumā es vairāk parunāšu par droniem, kurus mēs taisīsim tā kā paši, kurus mēs vēlamies taisīt paši, nevis iegādāties jau gatavus risinājumus. Un, lai izgatavot drona rāmi ar sev pieejamiem līdzekļiem, piemēram, kā 3D printēšana, tad tas arī ir iespējams. Vienīgais, kas jāņem vērā, ir jāsaprot, kāda veida spēki darbojas uz dronu tā lidojuma laikā. Zinot šos spēkus, var salīdzinoši vienkārši veikt modeļa izstrādi tādās programmās kā SolidWorks vai Fusion 360 vai cita bezmaksas rīka ar citu bezmaksas rīku palīdzību un veikt tā saucamo topoloģisko optimizāciju. Kad mēs uzzīmējam kaut kādu ļoti rupju rāmi, tad pieliekot mums zināmus spēkus, kuri darbojas uz šo rāmi, dotā lietojuma programma var optimizēt rāmja izturību pret masu, piemēram, vai izturību pret materiāla daudzumu. Jā. Tas arī ir diezgan svarīgs aspekts, runājot par paši izstrādātiem droniem, jeb kvadrokopteriem. Tālāk runājot par drošības līdzekļiem, jā, nesen arī mums Latvijā bija gadījums, kad mūsu dienesti pazaudēja kvadrokopteri. Tas arī ir normāli, jeb nav normāli, bet tas gadās. Arī gadus 2-3 atpakaļ arī Latvijas dienesti bija pazaudējuši dronu, tikai tas bija daudz lielāks. Un viņš veica autonomo lidojumu un tad vienkārši pazuda kontrolē. Ar to ir jārēķinās, ka mūsdienu pasaulē, kad visur ir elektromagnetiskie trokšņi, iespēja pazaudēt kontroli ir diezgan liela. Bet vēl viena lielākā problēma ir akumulators, jeb akumulātora kapacitāte, kura nodrošina kaut kādu fiksētu lidojuma laiku. Tad, ja jūs lidojat ar dronu, kvadrokopteru, un jums pēkšņi beidzas akumulators un jūs nevarat veikt atpakaļ lidojumu, tad var izmantot tādu drošības līdzekļi kā izplatnis. Mūsdienu tādi komerciālie kvadrokopteri ir aprīkoti ar tādu tehnoloģiju, ka algoritms tiek skaita tā kā, cik daudz laika viņam vajadzēs, lai atgriezties sākuma vietā, un ja nu gadījumā viņš redz, ka akumulātora kapacitāte nepietiks vai jau tuvojas beigām, tad viņš veic automātisko return to home, jeb atgriešanos mājās. Kā arī vēl viens tāds interesants paņēmiens ir, kad kvadrokopteri droni tiek izmantoti rūpnieciskajām vajadzībām, dažādu vai nu cilvēka vidēji bīstamu apstākļu gadījumā, vai vienkārši tā kā, citu gadījumu rezultātā apskata dažāda veida konstrukcijas ar kvadrokopteru, un tad viņam apkārt tiek uzbūvēts tāds kā siets, kā cage, kurš tā kā nodrošina to, ka kvadrokopters var kaut kur nedaudz iebuktēties, bet tas nekādā gadījumā netraucēs viņam tālāk veikt savu uzdevumu. Jā, par komponentiem runājot arī, kursa ieskatā mēs izskatīsim ļoti daudz un plaši par visiem komponentiem, bet galvenokārt mēs jau tikko runājām par rāmi. Rāmis ir sasaistīts ar propelleriem, propelleri arī ir dažāda veida.
Tālāk lidojuma kontrolieris, tas arī ir viens no tādiem aspektiem, kuru, diemžēl, mēs paši uzbūvēt īsti nevaram, jeb varam, bet tas ir ļoti dārgs prieks, vismaz projektēšanas laikā. Ja mums ir jau izprojektēts lidojuma kontrolieris un mēs viņu aizsūtam uz Ķīnu, lai viņu uzražo, tas varbūt ir ne tik dārgi, bet, lai viņu izprojektē, tur tiešām ir jāpatērē daudz un dikti laika. Izmantot pieejamos risinājumus kā Arduino vai Raspberry Pi lidojuma kontroliera vajadzībām arī ir iespējams, bet jāsaprot to, ka tur nebūs pieejams viss tas funkcionāls, ko nodrošina varbūt komerciālie lidojuma kontrolieri. Tālāk aspekts tāds kā elektroniskais ātruma regulētājs, ESC, viņš tiek pievienots pie motoriem un nodrošina to, ka motori tiek vadīti atbilstoši vajadzībām. Akumulātori, kamera, GPS, receivers, transmitters un arī citas tādas periferālās ierīces, kā pieņemsim lidars. Jā. Dažāda veida drona izmēri, jā, šeit ir līdz 150, es minēju, ka es strādāju ar 100 mm diametra dronu, jā, un tad mēs redzam arī šeit dažādi cita izmēra. Šitas te ir komerciālais, DJI, jā. Varbūt nedaudz atgriezīsimies šeit, gribu nedaudz arī ieskicēt par priekš kam ir vajadzīgs elektroniskais ātruma regulētājs. Es, manuprāt, nebiju pielicis slaidu, bet biju domājis par to. ESC ir vajadzīgs ļoti vienkārši kvadrakopteros un dronos izmantojas bezkolektora motori uz patstāvīgo magnētu bāzes, un, lai tos vadītu, mums ir nepieciešama specifiska kontrole. Lai mums vadītu vienkārši līdzstrāvas motoru, mēs pievadam atbilstošu spriegumu, variējot ar spriegumu mēs mainam motoru apgriezienus, mainot polaritāti, mēs mainām motora griešanas virzienu. Diemžēl tas nestrādā ar pastāvīgām magnēta motoriem, tāpēc viņam ir nepieciešama tāda ierīce kā elektroniskais ātruma regulētājs. Jā. Tālāk runājot par flight controlleriem, jeb par lidojuma kontrolieriem, kuri nodrošina sasaisti starp visām ierīcēm, tā skaitā motori, ESC, kameras, receivers, transmitters, lidars vai citi sensori, kā akselerometrs vai GPS, piemēram, ir nepieciešams lidojuma kontrolieris, kurš to visu apvieno un apstrādā. Mūsdienās no komerciālā viedokļa ir pieejams daudz un dikti dažādu risinājumu, un arī kursa ietvaros mēs par tiem apskatīsim, kāda ir atšķirība un kāds būtu optimālākais lidojuma kontrolieris dažādiem uzdevumiem. Jā. Pamatā ir 2 lidojuma kontrolieri, ir lidojuma, tas jau ir ESC, jā, pareizi, tie ir ESC. Pamatā ir 2 ESC varianti, kurus izmanto mūsdienās. ESC kā atsevišķs bloks uz katru motoru, atsevišķa platīte uz katru motoru, kura pēc tam tiek pievienota lidojuma kontrolierim, kurš ir pa vidu. Vai arī ESC, kurš apvieno vienā platītē uzreiz pieslēgumu 4 motoriem. Tātad no motora iziet 3 vadi, 3 fāzes, rupīgi sakot, mums tās 3 fāzes jāpieslēdz pie ātruma regulētāja. Jā. Un tad mēs varam tālāk jau konfigurēt. Tālāk uz ESC atnāk baterijas akumulātora spriegums, plus mīnus, un no ESC aiziet signāla, jeb vadības signāla vadi uz jau flight controlleru. Tā, man laikam jau maz laika palika. Jā, šeit es biju domājis parunāt par motoriem, par to, ka viņi izmanto pastāvīgā magnēta tehnoloģijas, un līdz ar to viņu kontrole ir salīdzinoši sarežģītāka par līdzstrāvas motoru kontroli, bet tomēr to efektivitāte mūsdienās sasniedz 97%, kas ir tiešām apbrīnojami. Jā. Par akumulatoriem runājot, mūsdienās cik daudz ir dažāda veida motoru, tikpat daudz arī ir dažāda veida akumulātoru. Rupīgi sakot, tas varētu mērīts kaut kur 10 000 dažādu veidu, dažādu ražojumu un tā tālāk. Un, jā, mums ir jāsaprot tie tehnoloģijas pamatprincipi, lai mums izvēlēties to optimālāko risinājumu.
Šeit ir minēti daži no aspektiem, kuri tiek ņemti vērā akumulātoru izvēlei. Jā. Tālāk nedaudz gribētu parunāties par tādām tehnoloģijām, kā mēs varam noteikt kvadrokoptera atrašanās vietu. Pamatā mēs varam izmantot divas tehnoloģijas, kas ir visiem zināma GPS tehnoloģija, kuru izmanto vienu satelītu viena laika momentā, bet komunicē ar vairākiem satelītiem laika periodā. Vai arī tā saucamā, neatvainojos, šeit pa kreisi ir RTK tehnoloģija, un pa labi ir GPS tehnoloģija. Bet jāņem vērā, ka viena laika momentā kvadrokopters jeb ierīce komunicē tikai ar vienu satelītu. Jā. Tālāk tāda funkcija, tāda tehnoloģija, kur arī var tikt uzstādīta uz drona, uz kvadrokoptera ir lidars. Lidars palīdz vairāk saprast, kas atrodas apkārt, veikt arī kartēšanu un šķēršļu noteikšanu. Tālāk gribēju pateikt tikai par to, ka mūsdienās ir pieejamas 4 bezmaksas lietojuma programmas, ar kurām mēs varam sakonfigurēt dronu. Betaflights ir domāts vairāk sacīkstēm un tādiem ikdienas lidojumiem. Ainavs ir drusku advancētāks, un tas ir domāts arī drusku ar autonomā lidojuma tādu piegaršu. Tālāk vissarežģītākais, visadvancētākais ir Mission Planner. Tam tiešām tādā ziņā, ka lai nokonfigurētu dronu ar Betaflightu, vajag 1 stundu, ar ainavu vajag, pieņemsim, 1 dienu, bet ar Mission Planneru varētu pietrūkt pat ar 1 nedēļu, lai nokonfigurētu dronu, jo tas parametru klāsts, kurš ir jāizmaina, ir tiešām iespaidīgs. Un arī tāda lidojuma programma kā Q-Ground, bet jā, rekur te rakstīts Q-Ground Control, bet viņi ir vajadzīgi tikai autonomiem droniem. Jā, tā. Un jā, tas arī no manis laikam viss. Es ceru, ka es iekļāvos laikā. Varbūt ir kādi jautājumi. Paldies, Anton, par ieskatu kvadrokopteru izstrādē un lidojumu programmu apskatu. Ja ir kādi jautājumi, noteikti arī tos droši varat uzdot čatā. Tāpat čatā es arī nosūtīju saiti uz aktuālo apmācību sarakstu, kurš visu laiku tiek papildināts. Tur jūs varat izpētīt precīzāk visus kursus, visas piedāvātās programmas. Jā, tātad Reizeknes Tehnoloģiju akadēmija, viens no Reizeknes Tehnoloģiju akadēmijas piedāvātajiem kursiem, tātad ir kvadrokoptera izveides paplašinātais ceļvedis. Vēlreiz paldies Antonam. Tagad vārdu dotu viņa kolēģiem Sergejam Kodaram un Pēterim Grabustam. Lūdzu. Labdien! Tad mēs faktiski prezentēsim IT virzienu. Ar tam mums ir vairāki virzieni, bet šajā tieši sapulcē mēs runāsim par IT. Tad varu drusku nākamo slaidu. Tad, pirmais tas bija, ko tikko Antons noprezentēja kvadrokopteru kurs. Faktiski, ja Antons mums nodarbojas zinātniskā projekta, veidot viedu dārzu, un viens no šī projekta mērķiem izstrādāt ļoti vieglu dronu, kurš faktiski būtu atbalstīt ļoti augstu precizitāti. Ja, tad faktiski tādu dronu tirgus dotu brīdi pat īsti nav. Tad pārējot pie IT virziena, pie nākamā slaida. Tad šeit jau būs standarta IT tehnoloģijas. Viens no kursiem tas ir video spēļu dizains, kurai ietvaros mūsu docētājs Imants Zarembu pastāstīs jums par video spēļu dizaina izstrādi. Tad faktiski tas neiet runa tieši par programmēšanu, bet lai sataisītu jūsu spēli interesantu lietotājiem un
tad komerciāli tādu interesantu, lai faktiski šīs produkts tiktu nopirkts no jūsu tādu uzņēmuma. Tad runājot par dalībnieku skaitu, viņiem būs līdzīga situācija visiem. Šeit jūs varat redzēt, ka dalībnieku skaitu no uzņēmuma 1-3 cilvēki, nu, tas apmēram, cik mēs rekinām, varētu būt no viena uzņēmuma, bet, ja runājot tieši par nodrošināšanu kursu, tas paredzēt tieši saistē, online. Un nu, tad normāla grupa varētu būt 10 cilvēki. Tāpēc, ja apvienojas, piemēram, teis firmas kopā, nu, viņam tas kurs varētu būt izdevīgāks nekā katrai firmai piedalīties atsevišķi. Ja, tad, bet, ja runājam par minimumu, tad vismaz tad viens cilvēks, kas pašsaprotami. Tad pārēt pie cita piedāvājuma. Tad tas ir videomontāža. Pēc būtības jebkurai uzņēmums vajadzīga reklāma, pat maziņam kaut kādu, piemēram, video pastāstīt par jūsu produkciju. Video, nu, vislabākais variants, vai izlikt viņu Facebookā, jo cilvēkiem mūsdienās īpaši nepatīk kaut ko lasīt, ja tagad ir tāda ļoti ātra dzīve, un šajā kursā jūs varat iemācīties, teiksim tā, ļoti ātri izveidot pietiekoši kvalitatīvu video, kuru nebūs kauns izlikt internetā un šāda veida iesaistīt klientus pie savas uzņēmuma darbos, nu, tad uzmanību pievērst viņu. Šeit faktiski kurs paredzēts cilvēkiem bez iepriekšējas kaut kādas izglītības, ja, un dažkārt cilvēkiem uztrauc, nu, es neesmu tur mākslinieks vai dizainers. Nu, tas nav kritējis, lai jūs nevarētu izveidot labu video, un šiem mērķiem tad kalpo vienkārši jau attīstīti labi eiki, kā DaVinci, ar kuru jūs varēsiet iepazīties šī kursa, un DaVinci ir no bezmaksas eikiem. Pārējām. Nākamais. Tā, šīs kurs ir paredzēts varbūt uzņēmumu, kuri vēlas paši, nu, vai sākt veidot tīmekļa lietotnes vai atbalstīt savu uzņēmumu ar paštaisītu tīmekļa lietotni. Viens, protams, no variantiem tas pasūtīt katru reizi tīmekļa lietotni kaut kādai firmai, bet pēc būtības tad šīs tehnoloģijas attīstīties pietiekoši nu, tad labi, un tad, ja runājam par mūsu paudzi, programmēšana, tas ir standartas mācību prasības no skolniekiem, tāpēc, nu, plus mīnus nelielas aplikācijas firmas varat pati uzturēt, vai, ja jums ir kaut kāds jauns produkts un jūs gribat viņas atbalstīt ar tīmekļa tehnoloģiem, šīs kurs būtu ļoti interesants, jo viņa ietvaros jūs iepazīstināsieties ar visam vajadzīgam mūsdienīgam tehnoloģijām, kuras būs vajadzīgas pirms sākumiem. Tad visi dalībnieki saņems papildus materiālus, kuri bezmaksas ir pieejami online, un jūs varat trenēties un mācīties patstāvīgi. Tas ļoti ātrs ievads mūsdienīgas tehnoloģijas, kad docētā izstāstīs galvenas varbūt lietas, kuram jāpievērš uzmanību, bet tālāk jūs varat attīstīties patstāvīgi. Jā. Tad nākamais. Vēl viens no virzieniem, tas ir no-coding izcinājumiem. Tad faktiski ļoti populāri tagad katrai firmai veidot uz, piemēram, savu mājaslapu, pielietot WordPressu. Tad, kad jums nevajag neko programmēt, jūs varat izkliškināt tematus, ievadīt savu saturu
līdzīgi kā Wordā, tad tas ir viens no no-coding risinājums, un šajā gadījumā tas ir satura vadības sistēmas atzīmētas, jo kursā tiks apskatīts tieši WordPress, bet arī tiks dota informācija par citam alternatīvam, par viņu trūkumiem vai priekšrocībām. Un varbūt tas, ka šeit kurs paredzēts arī, ka jūs varat WordPress paplašināt līdz internetu veikalam. Tas ne tikai statiskas mājaslapas, bet arī internetu veikals. Otrā, varbūt obligāta lieta jebkuram biznesam, tas ir biznesa pārvaldības sistēmas ERP. Viena no populāram un pietiekuši lētam tehnoloģijām tas ir Odoo. Ja, tad jūs varat, protams, uzturēt viņu uz savas servera. Otrais variants makiņu pakalpojums, bet viņš ir pietikuši lēts. Tad vasarā, man liekas, piedāvā pa 11 eiro mēnesī. Tad uzturēt šo sistēmu priekš uzņēmuma oriģinālie sistēmas autoji. Tad faktiski šeit Odoo viņa gan ir paplašinājuma sistēma, gan vienkārši konfigurējuma. Un kursi ietvaros jūs apgūsiet visu konfigurāciju, un tur iekļaujas gan noliktava sistēma, gan dokumentācijas sistēma, gan klientu apkalpošanas sistēma, gan pasūtījumu, gan tad ražošanas, tad menedžments modulis. Faktiski viss tāds džentlmeņu komplekss, kas vajadzīgs ražotnei. Tad pārējām tālāk. Video spēļu izstrāde, tad šīs ir kā varbūt bonus, vai kurš varētu izmantot komplektā ar video dizaina izstrāde, bet tikai šeit tiks izstāstīts, kā izstrādāt spēli Unity vide. Tad Unity ir cross-platforma izcinājums, kad jūs varat veidot gan spēles priekš telefonam, priekš visam populārām operatīvas sistēmas, kā Windows, Linux vai Macintosh. Un šeit tad notiek tieši stāsts par development, par izstrādi, par programmēšanu, bet Unity tādā kā nav tī programmēšanas vide, tur daudz ko var arī sakonfigurēt, tad viss tas būs iekļaus šī kursa ietveros. Tad nākamais. Tad šo kursu lāsis Pētejs Grās. Pētej, dodu tev vārdu. Jā, paldies, sveiciens visiem. Manējie divi kursi, kuri tiek piedāvāti šajā projektā, atšķirībā no kolēģiem ir nedaudz piezemētāki. Jo kas attiecas konkrēti par šo datubāzēm, tad, kā mēs visi zinām, ka jebkurā uzņēmumā ir kaut kāda datorizētas programmas, vai nu datorgrāmatvedības programmas, jeb citas kaut kādas uzskaitas programmas, ko uzņēmums izmanto saviem nolūkiem. Un, protams, ka visu to programmu pamatā ir kaut kādas datubāzes. Tātad datubāze vadības sistēmas, tāpēc šī kursa galvenais mērķis ir tiem lietotājiem, uzņēmumu darbiniekiem, kas ar tām lietām nodarbojas, dod jau pašus pamatus, lai saprast, kas tāda datubāze ir, kādas ir viņas funkcijas, kādā veidā tā visu tā apstrāda un viss tiek realizēts. Tāpēc tās nosacīti ievada kurs, kas attiecas uz jau šīm visām tām tehnoloģijām, datubāzu vadības sistēmu tehnoloģijām. Tā nākošo, Sergej, lūdzu. Kas attiecas uz mākslīgā intelekta pamatiem, arī ļoti līdzīga ideoloģija. Tagad zinām, ka par mākslīgo intelektu visi runā, laikam tikai no gludekļa, nekas neizskan par mākslīgo intelektu, bet visās vietās par to tagad visi runā, visiem pieprasa to mākslīgo intelekta metodes vajag, un arī tauta, principā, visu to informāciju smeļas pārsvarā no interneta, īsti nesaprotot, par ko iet runa, un tāda kopējā nostāde ir tāda, ka mākslīgais intelekts ir tas bēdīgi slavenais ChatGPT, bet, protams, tas tā nav, tāpēc mēs nevaram teikt, ka mākslīgais intelekts ir tikai mākslīgie neironu tīkli, bet
šī mākslīga intelekta ir ļoti daudz dažādu metožu un paņēmienu, kas ietilps šajā mākslīga intelekta nosacīti sastāvā. Tāpēc tas arī tāds ievada kurs, lai dot priekšstatu, kādas metodes var tikt izmantotas dažādos datu apstrādēs, dažādās lietās. Tāpēc tad būtu tā lietderīga, lai saprastu, kas ir lēmumu pieņemšanas metodes dažādās, kas ir lēmumu koki, kas ir tā klasterizācija, klasifikācija, ko izmanto daudzos un dažādos mākslīga intelekta metožu pielietojumos. Tātad, Paldies! Jā, paldies! Paldies, Pēteri! Paldies kolēģiem no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Un tagad vārds tiek dots CR-Helve pārstāvei Elīnai Lisanterei. Jā, sveiki visiem! Paldies liels! Paldies kolēģiem no Rēzeknes. Es gan par tādiem nedaudz tādu vienkāršāku saturu, es gribētu teikt, vairāk tādiem cilvēkiem, kas ir iesācēji visās šajās tēmās. Kā pirmais kurs, tagad es vairāk jau iedziļinājos vasaras laikā, kad mēs runājām par šo arī, ir mūsu bootcamp kurs, kurā pievēršamies vairāk tieši digitālās transformācijas skatījumam no tāda iesācēju skata punkta, no tāda viedokļa, ka mēs mēģinām palīdzēt uzņēmumiem izprast, kā tieši veidot šo digitālās transformācijas ceļakārti, procesu, izprast labāk viņu vajadzības un klientu vajadzības caur dažādiem rīkiem un metodēm, kā tos izmantot, un šie te kursi norisināsies tātad 2 nedēļas ar 4 nodarbībām, tātad 2 vakarus nedēļā ar 4 lieliskiem pasniedzējiem, kur arī apskatīsim šo tēmu no tādas UX, UI perspektīvas un vairāk izpratīsim tieši šos te procesus, lai tad katrs pēc tam varētu labāk to visu integrēt arī savā uzņēmumā. Šie kursi gan sākas jau pavisam drīz, 13. novembrī, tā kā, ja kāds interesants šeit šobrīd sēž un vēlas vēl pagūt, tad ir pavisam fiksi jāskanē QR kods un jāskrien pieteikties, bet noteikti mēs kursus arī atkārtosim, tā kā, bet jāpiesakās tāpat, lai jau laicīgi varam sākt tā teikt, plānot un visu runāties. Bet tas, par ko es vairāk gribēju teikt, jo, kā jūs minējat par šo kursu, mēs vairāk jau iedziļinājāmies laiciņu atpakaļ, tad mums ir nākamais kurs, kas mums sākas 11. decembrī, kur mēs pieejam pie tādas nedaudz, tā teikt, nopietnākas tēmas, kas ir datu zinātne un mašīnu mācīšanās. Šis kurs būs 9 nedēļu tāds intensīvāks kurs, jo, ja iepriekšējā kursā mēs vairāk fokusējamies uz tādu kopīgo darbu, kur visi kursa dalībnieki strādās ar lektoriem kopā pie dažādiem uzdevumiem, tad šajā 9 nedēļu intensīvajā kursā būs gan individuālais darbs, gan darbs visiem komandās kopā ar lektoriem un mentoriem. Tā kā nevelti tā teikt intensīvs, bet nav jābīstās, jo šī kursa mērķis ir apskatīt tādas tēmas kā mākslīgais intelekts, kiberdrošība, dati, to apkopošana un apstrāde, mašīnu mācīšanās pamati un praktiskie pielietojumi. Un tas, kas, manuprāt, ir tiešām noderīgs un iepriekš arī praksē novērtēts, ko uzņēmumi novērtē, ir tas, ka mēs šo kursu laikā šīs tēmas apskatīsim gan no teorētiskās puses, tā iedziļinoties sākotnēji pamatos, lai saprastu, kā tieši tas viss strādā, un tad šīs zināšanas liksim, tā teikt, praktiski lietā, apskatot dažādus piemērus, izpildot dažādus uzdevumus kopā ar ekspertiem. Šeit arī drīzumā pastāstīsim vairāk par pašiem mentoriem un lektoriem, ko dzirdēsiet šajā kursā, tā kā sekojiet līdzi, pieskaties, rezervējiet savu vietu jau, jo, jā, mēs ar katru uzņēmumu arī individuāli pārunāsim viņu aktuālās, tā teikt, sāpes un jautājumus šajā jomā, sastādīsim arī, tā teikt, lielākos mērķus, ko šo 9 nedēļu laikā uzņēmumi dalībnieki vēlas sasniegt.
un tad arī noslēgsim to visu, apkopojot visas iegūtās zināšanas, jo tiešām 9 nedēļas īsts posms, daudz noderīga informācija, bet mums ir skaidrs plāns, kā pēc iespējas veiksmīgāk šīs zināšanas paturēt prātā un pielietot reāli arī praksē. Tā kā, ja ir vairāk kādi jautājumi, droši varat rakstīt mums. Šeit noskanējot QR kodu, atradīsiet vairāk informāciju par kursiem. Tur arī kontakta informāciju, un tad droši, kurā laikā rakstiet, zvaniet, mēs pastāstīsim vairāk un izstāstīsim. Tā kā, gaidīsim jūs mūsu kursos, un tad jau uz tālāk saziņu. Paldies liels! Paldies, Elīne. Un tagad vārds tiek dots SIA Baltic Open Solutions Center pārstāvim Kasparam Skalbergam. Lūdzu. Labdien! Es īsumā varu pieminēt to, kas ir par mūsu uzņēmumu. Mēs jau labu laiku darbojamies sadarbībā ar čehu partneriem. Tās uzskaitītās tēmas šeit ir, kas bija pieredze tur precīzajā lauksaimniecībā, precīzajā mežsaimniecībā vai turismā, visur, kur šos telpiskos ģeomātikas datus izmanto un digitālo kartogrāfiju. Un tas arī, teiksim, ir tāpēc pieminēts arī šajās uzskaitītajās iespējamajās sadarbības tēmās, kur ir sensoru datu ievākšanas un uzkrāšanas kāda pieredze un darbi vai vizualizācijas tēmas. Mūsu kolēģi strādā ar atvērtā kodu programmēšanu, un tas ir tas viņu jāņem dzirdziņš. Tas uz šo gadu tas visticamāk neattiektos, bet tā ideja, ka tā ir arī, ka mūsu speciālisti viņi jau strādā no dažādām vietām un attālināti, tā nav kaut kāda tur konkrētā vietā sēdēšana vai darbošanās, tas viss ir tādā virtuālajā telpā, vai dažādās valstīs vai dažādās pilsētās. Tā kā uz nākošo gadu tad var arī individuāli runāt par kaut kādu sadarbību. Tā nav tāda klasiska apmācība vai kaut kāda apmācība kursa, tā ir tāda drīzāk tāda kopā strādāšana, ko var arī nosaukt par praktizēšanos. Ja. Tas būtu īsumā viss. Paldies! Labi, paldies, Kaspar. Mēs praktiski perfekti iekļāvāmies laikā. Paldies partneriem par tām mācību programmām, par kurām viņi pastāstīja. Mums projektā ir arī citi partneri, un es tagad ātri ieskicēšu, kādas mācību programmas vēl tiek piedāvātas. Tātad no Latvijas Universitātes biznesa un datu analīze ar Power BI, digitālu risinājumu izstrāde izmantojot bezkoda un mazkoda platformas, no Liepājas Universitātes digitālās transformācijas procesu pārvaldība, no Rīgas Tehniskās Universitātes inženiertehnisko sistēmu drošība, inovāciju attīstība un digitālā transformācija uzņēmuma izaugsmē, no Vidzemes augstskolas intensīvie digitālo prasmju kursi, digitālās transformācijas un inovāciju vadības kurs, inovāciju ievadkurs, jaunie speciālisti uzņēmumā ar virtuālās realitātes un jaunie speciālisti uzņēmumā, virtuālā realitāte un papildinātā realitāte, IT un mehatronika, kā arī kiberdrošība. Un no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes tiek piedāvāta 3D modelēšana un printēšana, drošības testēšana, informācijas aizsardzība, kā arī digitālais mārketings un geogrāfiskās informācijas sistēmas, datorizēta projektu vadīšana, datu apstrāde un biznesa analītika, e-biznesa sistēmu un e-komerciju tehnoloģijas. No Ventspils augsto tehnoloģiju parka tiek piedāvātā programma ir digitālā transformācija publiskajam sektoram, mākslīgā intelekta tehnoloģijas publiskā sektora pakalpojumos. Un no Elektronikas un datorzinātņu institūta mākslīgā intelekta sistēmu izstrādes pamati, lietojot augstas veiktspējas veidošanas resursus un iegūtās sistēmas, datu kopu izmantošana, kiberdrošība un iegūtās sistēmas sensora tīkli, pētniecības nozīme, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, tehnoloģiju komercializācija un intelektuālā īpašuma jautājumi, sadarbības iespējas.
pieejamie rīki, programmatūra, aparatūra un speciālās iekārtas, infrastruktūra, testa gūtnes. No Data Group IT infrastruktūras attīstība, plānošana un ieviešana, mūsdienu infrastruktūras tendences ekspertiem. Tātad tās bija tika uzskaitītas aktuālās apmācību programmas, bet tās visas var arī noteikti sīkāk izpētīt projekta tīmekļa vietnē digitalatvija.lv sadaļā pakalpojumi, apakšsadaļā apmācības. Links, uz kuru tika nosūtīts arī jums visiem čatā. Noslēdzot mūsu webināru, es nedaudz pastāstīšu par Eiropas digitālo inovāciju centriem un Latvijas digitālo akseleratoru kā tādu un tās sniegtajām iespējām. Tātad, kāpēc Eiropas Savienībā tiek veidot šie digitālo inovāciju centri? Tas ir ar mērķi veicināt mazo un vidējo uzņēmumu ražošanas procesu, produktu vai pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem visā Eiropā. Latvijā darbojas 2 Eiropas digitālās inovācijas centri. Viens ir Latvijas digitālais akcelerators, kur mēs šodien pārstāvam, un otrs ir IT klasters. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo ir svarīgi saprast, pie kura tad vērsties, lai saņemtu digitālā brieduma testu un digitalizācijas ceļa karti, piesakoties dažādām atbalsta programmām. Un runājot par Latvijas digitālo akceleratoru, fokus ir uzņēmumu un publiskā sektora digitālā transformācija, lai radītu jaunus biznesa modeļus un klientu pieredzi ar jaunu digitālu produktu palīdzību. Tajā skaitā jaunu digitālo platformu, preču izstrādi, radīšanu, preču un pakalpojumu pētniecību un attīstību. Tātad, un kas tiek uzskatīti par potenciāliem klientiem, tie ir uzņēmumi un publiskā sektora institūcijas, kurām ir nepieciešama pētniecība un attīstība, digitālā transformācija ar jaunu digitālu produktu palīdzību. Savukārt, runājot par IT klasteri, galvenais fokus tiek virzīts uz biznesa procesu digitalizāciju un e-komercijas risinājumu pilnveidošanu un ieviešanu. Latvijas digitālā akceleratora funkcijas un pakalpojumus var nodalīt tādos 4 lielos blokos. Tā būtu testēšana, ekspertīze, tehnoloģiskās konsultācijas, finansējuma piesaiste, strateģiskās konsultācijas, inovāciju ekosistēma, partnerības, sadarbības projekti un apmācības un prasmju pilnveidošana. Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Kā izskatās klienta ceļš uz šiem te pakalpojumiem? Vispirms ir jāizpilda pieteikums digitalatvija.lv. Tas ir arī atrodams tajā saitē, kuru es jums nosūtīju šajā čatā. Tiek veikta administratīvo kritēriju pārbaude, tālāk tiek pieņemts atbalsta komisijas lēmums attiecībā uz atbalstāmajiem pakalpojumiem, tiek slēgts līgums. Tālāk sadarbībā ar Latvijas digitālā akceleratora pārstāvjiem tiek veikts digitālā brieduma tests, izstrādāta digitālās attīstības ceļa karte, un tālāk jau klients var saņemt attiecīgos pakalpojumus no atbalsta programmām šobrīd. Tāda ir Altum atbalsta programma vai arī Eiropas digitālā inovāciju centra pakalpojums. Tātad konsultācijas, apmācības un arī visus pārējos iespējamos pakalpojumus. Ja mēs runājam par piemēriem, inovatīvu digitālu produktu izstrādē, tad tā varētu būt jauna interneta platforma, jaunas interneta platformas izveide plašākai auditorijai. Un te jūs arī redzat dažus no piemēriem, kas ar to varētu būt domāts, piemēram, Latvija.lv, Andele Mandele un citas. Tad tie varētu būt jaunu digitālu risinājumu izstrāde ražošanai, grāmatvedībai, pārdošanai, plānošanai, darbinieku uzskaitai, ko ir plānots komercializēt un piedāvāt vietējā vai starptautiskā tirgū. Jā, un kā trešais piemērs varētu būt tātad jaunu digitālu produktu radīšana, un no piemēriem te būtu Printful, Giraffe 360 un arī citi produkti. Tātad, kas ir partneri šajā projektā, tie ir gan privātā, gan publiskā sektora pārstāvji. Viņi arī nodrošina šīs te apmācības.
Un, ja jums ir radušies kādi jautājumi, mūsu kontaktpunkti atrodas visā Latvijā. Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Rēzeknē. Jūs arī redzat kontaktpersonu sarakstu un būsim priecīgi saņemt no jums ziņu vai arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jā, un šeit ir saite, kur var pieteikties Eiropas Digitālo inovāciju centra atbalstam. Paldies par jūsu uzmanību šodien, paldies par mums veltīto laiku. Ceram uz satikšanos vēlreiz vai arī nākamajā apmācību iespēju webinārā, kas norisināsies jau novembrī. Varbūt ir kādi jautājumi?